Pirmais, kuras aicinu ar skaļiem aplausiem. APF Holding dibinātājs un valdes priekšsēdētājs, Latvijas apvienotās kopības nozares asociācijas padomes priekšsēdētājs Jurijs Adamovičs. Lūdzu! Pirmkārt, paldies jums visiem, ka šodien esat šeit kopā ar mums šajā svarīgajā dienā. Mēs šodien svinam uzdrīkstēšanos, mēs svinam ambīcijas, mēs svinam ticību, pateicoties kuriem vīzijas pārtop realitātē, pateicoties kuriem top jauns ražotnes un tiek attīstīts biznes. Mēs šodien svinīgi nododam eksploatācijai 3 ēkas, 2 putnu novietnes, jaunu olu šķidru produktu ražošanas cehu, kas ir man aiz muguras, arī mūsu jauno noliktavu. Šīs ir mūsu 4. investīciju posms, kurā mēs esam ieguldījuši 13 miljonus eiro. Es gribētu izmantot šo iespēju, lai izteiktu pateicību un paldies cilvēkiem un organizācijām, pateicoties kuriem šis projekts tika realizēts, jo skaidrs, ka tas nav tikai APF komandas nopelns. Daudzas organizācijas, daudzi kolēģi, daudzi cilvēki ir mums palīdzējuši. Šis projekts ir daudzi šeit klāstēs šo cilvēku kopdarba rezultāts. Es redzu, ka tas ir milzīgs ieguldījums tieši novada ekonomikā, novada attīstībā. Un varbūt ne tikai Alūksnes novada, bet arī apkārtējo novadu. Mēs esam sagatavojuši dāvanu, tur ir ābele. Un ābele latviešu mitoloģijā simbolizē tādu sievišķīgu, mātišķīgu. Un es novēlu, lai ābele un jūsu arī uzņēmums dotu šos augļus turpmāk, kas tiešām dod jūsu uzņēmumai un visām Alūksnes novada sabiedrībai lielu ražību un auglību. Lai jums veicās! Paldies! Un šis ir viens no tiem kolosālajiem piemēriem, ar ko mēs visi varam lepoties. Arī lepoties no savas puses kā ministrija, ka mēs kaut kur nedaudz pielikām, palīdzējām, lai tas projekts būtu īstenots. Neapstāties, iet uz priekšu, un es teiktu vēl svarīgāk, iedvesmot citus, un tā skaitā arī iedvesmot arī mūsu ministrijā par to, ka mums Latvija ir kolosāli uzņēmēji, kuriem ir jāskatās, kā mēs varam palīdzēt, un tad kopīgi visi varam sasniegt kolosālus mērķus. Līdz ar to paldies jums, lai izdodās, un līdz nākošai tikšanai. Es teiktu tā, ka Alūksnes putnu fabrika ir tas mūsu lielais brālis, un šobrīd lielais brālis ir spēris tādu ļoti plašu soli uz priekšu savā attīstībā. Un tas, laikam, ir tas, ko mēs ļoti novērtējam. Paldies, un lai jums izdodas! Es arī gribētu īpaši uzsvert un savas runas noslēgumā pateikt paldies APF komandai, jo skaidrs, ka viss, ko mēs redzam šodien, tas tika realizēts, uzbūvēts, pateicoties tam, kāda ir APF komanda. Un es gribu pateikt paldies visam APF kolektīvam, sākot ar ierindas darbiniekiem un beidzot ar APF vadības komandu. Pateicoties jūsu attieksmei, jūsu lojalitātei, tai degsmei un disciplīnai, ar kuru jūs nākat katru dienu uz darbu, mēs turpinām augt un turpinām attīstīties. Really amazing to be here today to see what has been achieved, and a big applause to the whole team of APF who have managed to really build this here in such a short period of time. So really big applause from our side.